Čau, Armand. Čau, Kristap. Eksports jautājumu tieši tā. Jā. Pirmais. Tā kā Eko Baltija ir vieta tavām lielajām uzvarām, kāda ir bijusi tava lielākā uzvara pagājušajā gadā? Man lielākā uzvara ir mani kolēģi, kas man palīdzējuši pagājušajā gadā simtiem uzvarēt. Ok, un šogad būs tikpat daudz? Es domāju, vēl vairāk. Ko tu novērtē savā darba vietā? Vismaz 3 lietas. Pirmā lieta, tā noteikti ir uzvarētāja kultūra. Man liekas, tā mūsu spēja, transformēt izaicinājumus risinājumos un pēc tam uzvarās un nosinētās. Otrā lieta, tie ir lieliskie kolēģi un atbalsts no tās. Un trešā vieta, tās ir vērtības un misijas apziņa, ko dod šis uzņēmums. Tā kā darbs ar pievienoto vērtību, darīt kaut ko globāli pasaules labā. Kā tu iedvesmo savus kolēģus? Ar savu piemēru. Gribās ticēt savu piemēru un uzvedību. Es domāju, ka visi jau tādos sīkumos ar smaidu, atbalstu, paldies un noteikti lielāku un mazāku uzvaru nosinēšanu kopīgi. Kādi ir tev hobiji? Man patīk saule, smiltis, laba kompānija un sportiskas aktivitātes. Es to visu apvienojos pludmales volejbolā. Pludmales volejbols? Jā. Bija arī kaut kur sportā citur? Vai tu citās valstīs ceļojumā pludmales volejbolā? Jā, ja ir iespēja paņem līdz bumbu. Kāds ir tavs moto? Es teikšu angliski un pēc tam paskaidrošu latviski. Don't be afraid to fail, be afraid not to try. Un man liekas, tas būtiskākais ir tā dzīves lielākā vērtība ir nevis nepaklupt, bet spēt piecelties pēc klupieniem. Un tas, man liekas, ir tas, kas, teiksim, tās zaudējumus izmantot, lai tālāk gūtu uzvaras. Kas tos nedz enerģiju, lai gūtu uzvaras? Ģimene, komanda, sports, noteikti cilvēki kā tādi un labs humors. Noteikti vēl melnās šokolādes gabaliņš ar nenāk slikti klāt. Foršākā vieta, kur atpūstot brīvdienās? Tā viena noteikti no tādām iecienītākām ir lauki. Kopā ar cirvi paskaldīt malku. Lielisks vasaras plāns. Ar godu, kā izvērdināt galvu un uzlādēties. Ja gribi sasniegt savas lielās uzvaras, pievienojies mums!